Esiet sveicināti kārtējā SMS kredīta LV virslīgas apskatā. Šoreiz pie manas ciemos Ilvars Kostinkevičs un Anatolijs Krēpāns. Protams, runājam par 10. kārtu, mazliet arī par Miķeļa Rubeņa jauno grāmatu. Par to būs arī sižets mazliet vēlāk. Un ieskatīsimies arī 11. kārtas mačos, bet sākam, protams, ar galveno duelu šajā kārtā. Daugava Rīga uzņem Daugavpils Daugavu. Daugava Rīga uzbruka asāk, bet daugavpilieši beigās uzvar. Sit arī daudz vairāk. Daudz vairāk nē, beigu spēļu statistika to starpību tik lielu, kā varbūt spēlē šķita pat neapliecināja, bet katrā ziņā tas pirmais galvenais secinājums, kas man bija pēc spēles, ka Rīgas Daugava nebija pelnījis zaudēt tādā spēlē, jo izdevības viņiem bija daudz, uzbrukumi labi, bet mazliet pietrūka tās precizitātes pēdējā sitienā, un arī, protams, jāatzīmē Jevgeņija Nerugala lieliskā spēle Daugavpils Daugavas vārtos, bez viņa lieliskā snieguma pieļauj, ka tomēr arī Rīgas Daugavai būtu izdevies gūt vārds tajā spēlē. Un, protams, Kovaļovam, kā viņš man pēc spēles atzina, ka, protams, arī paveicās šajā sitienā, aptuveni 20 metri tur bija līdz vārtiem, bet sitiens lielisks un var diskutēt par to, vai Vaičels varēja vai nevarēja glābt tajā situācijā. Pats Arturs negribēja tā viennozīmīgi pateikt, tā varēja just, ka viņš drīzāk distancējās no konkrētās epizodes iztirzāšanas, bet sitiens padevās izcils un veiksmi bija klāt čempioniem. Spēles beigas patiesībā Daugavpils dominēja pēdējās 20 minūtes, jo, varēja redzēt, ka viņi fiziski funkcionāli bija labāki vienkārši, bet ja viņi būtu zaudējuši vārtus, nezinu, vai viņi būtu izglābušies. Un patiesībā vistaisnīgākais tajā spēlē būtu bijis neizšķirts, manuprāt. Bet, nevienmēr tas taisnīgākais rezultāts notiek. Jā, Andrejam Kovaļovam pēdējā laikā daudz vārdu gūmu. Arī šajā spēlē. Jā, 6 jau kopā viņam. 6 kopā un tagad pēdējās 2 spēlēs 4 vārti, jo viņš pret Ilūkstu ar hat-triku izcēlās. Skaidrs, ka no čempioniem gaida daudz labāks sniegums, nekā viņi līdz šim ir rādījuši. Tur var būt dažādi aspekti. Viens no tiem, ko es jau atceros, es minēju vienā no pirmajiem raidījumiem, ka redzēsim, kā būs daugavpiliešiem tajā ziņā, ka viņi sagatavošanās posmu sāk nevis ar daudziem treniņiem, bet sāk ar daudzām spēlēm, un treniņi nāca tikai pēc tam. Un Andrijs Kovaļovs arī sarunā ar mani arī šo aspektu apstiprināja, ka viņam arī ir aizdoms, ka tas varētu būt, ka tas ietekmēja sezonas pirmo pusi un to, ka Daugava nespēlē tik labi, Daugavpils Daugava. Ka pagaidām viņi nerāda čempionu cienīgu sniegumu, bet viņi tagad ir ļoti labi pastrādājuši šīs aptuveni 2 nedēļas, kas bija pārtraukums izlašu spēļu sakarā. Tā kā tagad arī viņi acīm redzot kāps virsū beidzot arī Zālienam, dabiskajam laukumam, un tad līdz ar to varbūt arī viesspēlētāji sāks beidzot rādīt to spēli, ko no viņiem gaida, jo pagaidām neviens patiesībā nerāda. Pat Ībekus pagājušajā sezonā bija spilgts spēlētājs virslīgā, šobrīd ir salīdzinoši balss spēlētājs virslīgā un Blāvs droši vien. Galīgi neatbilst savai ādas krāsai. Un Baba Tunde vēl jau vairāk nerāda to, ko no viņa gaidīja iepriekšējā spēlē pret Rīgas Daugavu. Viņš nereiz nesit pa vārtiem uzbrucējiem, kurš ir nomināli uzbrucējs, lai arī viņš spēlēja malajā pusara pozīcijā šoreiz neapdraudēt nevienu reizi pret viņam patiesībā bija viena ļoti laba epizode pirmajā puslaikā, kreisā pusē. 45 minūšu laikā tas tā kā mazliet par maz pat vairāk viņam bija laiks. Tā kā redzēsim, varbūt vairāk spēlēt uz dabīgā Zāliena, sāks parādīt labāku sniegumu, jo mēs redzam, ka citās komandās, kas ir ārzemnieki, tumšādainie spēlētāji, viņi uz dabīgā Zāliena pārvēršās, salīdzinot uz tā, kā viņi ir uz mākslīgā laukuma. Jā, vienīgais varbūt Daniels Solā ir savā līmenī. Daniels Solā ir, var teikt, tuvu savam līmenim. Droši vien arī viņš var spēlēt labāk, bet viņam tās svārstības laikam nav bijušas šajā sezonā tik krasas, tik liels solis atpakaļ, kā ir citi. Varbūt pašā sākumā, pirmajās spēlēs, tomēr tas aizsardzības centrs Daugavpilī bija, tas tā vēl maigi izsakoties, nepārliecinoši. Jā, visai nepārliecinoši šogad ir arī futbola skola meita Latvijas universitāte, bet Liepājā tiek šokēti vietējie līdzjūtēji, kas bija atnākuši. Es pēc spēles arī skatījos statistiku, un viņi procentālā ziņā uzvarēja divcīņās.
kas arī norāda uz to, cik treneris bija droši vien viņus ļoti noskaņojis, pasakot, ka mums ir vairs tikai 2 riņķi palikuši, kad tad mēs tos punktus vāksim, ja pirmajā mēs neko prātīgi daudz neizcīnījām, tad mums tas beidzot ir jādara, un arī futbolisti to saprot, jo citādāk viņiem skaidri un gaiši draudēs izkrišana, un to skaidrs, ka neviens negrib. Ir šādi tādi varbūt nelieli pārkārtojumi arī taktiskajā zīmējumā viņiem, spēlētāju izvietojumā, bet skaidrs, ļoti mobilizēta komanda, un lai arī Liepājniekiem bija pārsvars tajā spēlē, bija arī momenti. Artūrs Biezais droši vien, varbūt viņam ar labākā spēle šozon, bija metas sastāvā, atgriezies viņš tagad atkal komandas vārtos, un jā, meta aizveda acīm redzot pietiekami pelnīt punktu. Jā, redzēsim, vai tas būs tāds starta šāviens, vai tas būs tas tramplīns. Vai vienkārši Liepājas Metalurgs ir viņa klienti. Jā, vai arī tā var teikt, atcerēsimies kaut vai pagājušo sezonu. Šajā spēlē jūs ir daudz asumu. Pašā spēles sākumā grūstīšanās. Katrā spēlē starp šīm komandām ir Mēģins nospēlēja ļoti asi pret Artūru Biezu, un paldies Dievam, es tieši arī, kad skatījos to spēli, redzu, ka Artūrs uzreiz ceļās kājās, es jau tā nopūtos, jo sadursme bija asa, pēkšņi negaidīta, vārdsargs lec pēc bumbas, viņš arī neredz, kur vairs pārējie spēlētāji, viņš koncentrējās uz bumbas fiksēšanu, un ja pretinieks ir ļoti nesaudzīgs, viņš, protams, var lekt tajā divcīņā, bieži vien spēlētāji vienkārši saprot, ka viņš nevar iegūt to bumbu, jo vārdsargam tās priekšrocības viņš ar roku var ķert gaisā, un līdz ar to viņš izstājās no cīņas par šo bumbu. Jemeļņš, kurš ir cīnītājs, kurš arī Latvijas kausīs cīņas finālā, arī tad, kad bezcerīgi jau situācija, jau pēdējās minūtes, pēdējās sekundes gandrīz bija laukuma centrā, atceries, šī sadursme bija cīņā par bumbu. Un beidzās ļoti bēdīgi un ļoti sāpīgi abiem, bet viņš cīnās līdz galam. Tādam jābūt futbolistam, tajā ziņā viss ir pareizi. Es teiktu, neatceros vairs detaļās, vai tajā video Artūrs paspēja, tā teikt, ceļgali izlikt priekšā, ko vārdsargi dara, lai šādā veidā sevi aizsargātu, kad tu stiepies uz augšu, vai viņš nepaspēja. To es tagad no galvas vairs neatceros, bet katrā ziņā, jā, un es saprotu arī FS Meta pārējo spēlētāju reakciju, kuri pēc tam Jemeļinu pagrūda, un tur sākās tāda grūstīšanās, savus spēlētājs ir jāaizstāv. Mazliet citādāk kā hokejā jau arī vārdsargi, kā mēs zinām, aizstāv uzreiz grūž malā un tā tālāk, un var teikt līdzīgi šoreiz futbolā. Hokejā daudz vairāk atļauts. Hokejā jau var cimdus nomest, futbolā nav. Vārdsargs vienīgi var cimdus nomest. Šoreiz Biezais palika ar cimdiem rokās. Jā. Viņš arī nomierināja pārējos, bet pārmaiņas arī Jelgavā. Jauns prezidents, ļoti labi aizvadīts pirmais puslaiks pret Ventspili, beigās gan zaudējums. Droši vien laiks mums rādīs, kādu mēs secinājumu principā varam izdarīt par šo spēli, vai Jelgava sāka rādīt jaunas iezīmes, vai tas bija uz tā rēķina, ka Ventspils nebija pamodusies, kā Pučinskas pēc spēles teica. Iespējams, tā nevar būt, ka nomainās kluba prezidents un uzreiz komanda sāk spēlēt citā pakāpē. Tā nenotiek sportā. Es pieļauju, ka ir varbūt pamainījies tas emocionālais fons un tur kaut kāda iekšējā kustība noteikti ir. Tas nevar neietekmēt, bet patiešām tikai laiks rādīs, vai Jelgavas komanda sāk atkopties, var tā teikt, un patiešām sāk spēlēt labāk un vākt punktus, vai tā bija tikai tāda nejaušība gandrīz vai. Jā, Jelgavai kreisā mala, manuprāt, jāizceļ. Grigorāvičs tur ļoti aktīvs bija un pārspēja būtībā Ventspilnieku labās malas. Jā, viens no tiem pārsteigumiem, kas laikam ir, ka šajā sezonā Grigorāvičam salīdzinoši maz uzticās, jo viņš tomēr pagājušā sezonā arī apliecināja, ka viņš var būt ļoti svarīgs spēlētājs uzbrukošajā daļā šajā komandā, un sezonas pašā sākumā pavisam maz spēlēja, un tagad varbūt tā uzticība palielināsies. Tai pašā laikā otrā malā Vadims Žuļevs varbūt nebija tik acī redzams šajā spēlē, kā viņš izcēlies varbūt citās spēlēs. Bet, varbūt tā uzmanība tiešām bija, Ventspilnieki arī gaidīja, ka vairāk būs tās briesmas no Žuļeva malas, un beigās izrādījās, ka no otras malas vairāk jāuzmanā. Bet varbūt, ka ietekmēja Jelgavu tas, ka treneris vairs nav pienākumu izpildītājs, bet pa īstam galvenais treneris varbūt. Tas kaut kādā veidā ietekmē. Katrā ziņā, protams, ka komandas vai klubu vadībā tas īstermiņā nes kaut kādu pienesumu. Spēlētāji ir vairāk vēl motivēti, tā teikt, jaunai varai sevi apliecināt, pierādīt galu galā ir tūlīt vasara, un tas arī ļoti daudz ko ietekmēs, jo izmaiņas sastāv
sastāvā būs, kādu gribēs paturēt, kādu arī negribēs paturēt arī spēlētājiem. Kāds arī negribēs palikt, varbūt. Kāds arī, protams, negribēs palikt. Spēlēt arī to patur prātā dažādos rakursos, gan lai gribētu palikt un apliecināt sevi, ka ir cienīgi palikt, gan arī, lai apliecinātu nākamajiem, varbūt darba devējiem, ka mani vajag, tā teikt, iegādāties. Jā, runājot par transferu periodu, visai interesants nākamais mačs Spartaks sakarā. Ilūgas stadionā pirmā spēle pie ilgiem gadiem. Zaudējums Spartakam ar 1-3, kaut gan sākums bija izdevies. Jā, nu Mamuka gan gads ir virslīgas līmenī, viņš ir meistars un viņš savu iespēju uzreiz, kas spēles sākumā arī bija, to viņš arī lieliski izmantoja. Šeit gan jāsaka rupja kļūda Spartaka aizsargu izpildījumā, 2 spēlētāji iet uz vienu bumbu un beigās neviens šo bumbu neiegūst savā īpašumā un uzdāvina uzbrukumu ne no kā Ilūgas tiešām nodarbojās ar labdarību pašā sākumā, bet pēc tam jau Spartaks apliecināja, ka meistarības ziņā tā ir cita pirmā spēle pēc tik gadiem virslīgā, nu kā bez labdarības? Tā arī gribu tā no visu tā. Bet ja nedaudz nopietnāk, tad Ilūgas tieši patiesībā pašnieceras, ka pēdējo reizi ir bijis tik kvalitatīvs laukums viņiem, un vai vispār ir bijis. Nu, kopš 70. gadu vidus es varu pilnīgi droši teikt, nav bijis tur tik laba laukuma. Toreiz viņš jau bija drausmīgs, bet visu cieņu, jā, tur sapranos, labi pastrādāts pilsētas vadība deva savu diezgan lielu ieguldījumu, lai tas viss notiktu. Spartaks tomēr nebija pa zobam Ilūgstei un principā objektīvi. Viss ir objektīvi. Protams, ka Garcia nebūtu Garcia un Fumasi nebūtu Fumasi, ja savā stilā neiesist kārtījās skaistos vārtus. Garcijam izcils gols. Garcijam, jā, tā ir augstākā pilotāža. Ja sākumā šķiet, ka Tvumasi ir vienīgais tāda centrālā figūra no tiem leģionāriem, kas ir vai nu palikuši vai vēl atbraukuši klāt, tad tagad mēs redzam, ka tie pāri arī tomēr ir kvalitatīvāk nekā varbūt tas pirmais iespējas Zālītes viņi tikuši. Aklimatizējās un tikuši pie zālītes vai uz zālītes, bet viņi spēlē tiešām labāk. Un tur var redzams, ka tur ir materiāls. Tā kā pārprat par to zālīti. Es jau domāju, to nepārpratis. Par Tvumasi nākotni, ko varam teikt? Viņš pats nezina. Bet skaidrs, ka viņš grib aizbraukt. Un es domāju, Anatolijs arī piekritīs, ka tas ir viens no spēlētājiem, kurš, ja kāds aizbrauks, tad viņš viens no tiem reālākiem. Viens no pirmajiem, kurš arī aizbrauks. Jo materiāls tur ir 19 gadi, ļoti talantīgs. Turklāt arī tas CV viņam ir labs, tomēr 18 gadu vecumā, ja tu tiec Ganas izlasē, U20 izlasē, jā, un viņš arī no diezgan pazīstams tās futbola akadēmijas, nāk no futbola centra. Tas viss kopā saliekās, un tas jau veido priekšstatu, un viņš tas ārzemēs vēl ir redz kāds, viņš te gols sit. Jā, tā nav Premjerlīga, vai tas nav pat Polijas čempionāts, vai tur, es nezinu, Krievijas pirmā līga, bet tomēr tādas vārdas vajag iesist jebkurā, arī 5. līgā tādas vajag mācīties. Ja tu māki, tu to vari izdarīt. Jā, ja tu to māki, tad tu to māki, tieši tā. Jā, visai liels juceklis arī Jūrmals komandā. Pret Skontiešiem Daugavas stadionā Rīgā 0-5. Bez variantiem. Liels tuksnesis Jūrmals komandā. Tur ir, jā, pēdējās spēlēs ļoti daudz. Cik 17, jā? 17 vārti iepriekšējās 6 spēlēs ielaisti, neviena nav gūti un uzbrukumā, tieši sākot uzbrukumu šausmīgi tā komanda izskatās. Neko labi jau neliecina ne tikai tie cipari, bet arī tas, ka komanda nespēlēs Lokas stadionā un arī nākamo spēli nespēlēs Lokas stadionā, tas ne par ko labu neliecina. Neklausīsimies varbūt baumas, ko tur runā apkārt, ka tur nav nomaksāts par laukumu un vēl kaut kas, tur jāprasa viņiem pašiem jūrmalniekiem. Bet tas, ka viņi spēlē savā laukumā, bet spēlē Daugavas stadionā Rīgā, tas īsti uz labu laikam nav. Bet Skontieši turpina bombardēt. Jā, Skontieši pa vārtiem sita 29 reizes, tas kaut ko nozīmē, un Karašauskam 10 sitiem pa vārtiem, tas arī tāds diezgan iespējīgs, es domāju, šās sezonas rekords arī varētu palikt. Varētu būt. Tik daudz sitiem pa vārtiem, 3 vārtu rāmī, bet Skontā ir labā formā, labā gatavībā, un otrais aplis tad ar favorītiem dueļos arī parādīs. Cik šai komandai ir pa spēkam šajā sezonā. Tas pieteikums sākums ir ļoti labs. Jā, jo tomēr ņemsim vērā, ka tur
12 vai 13 jaunu spēlētāju ienāca komandā. Tas izmaiņas pēdējos gados. Ļoti Nav tā, liels. ka tikai šogad varbūt, ja pēdējos gados visu laiku tas sastāvs būtiski mainās. Un tas ir diezgan, no vienas puses tas ir diezgan apsveicam, ka komandas spēja saglabāt to kvalitāti, to līmeni. Cita lieta, mēs, protams, varam diskutēt, kāds tas kopējais līmenis. Varbūt tā kopējā līmeņa tomēr mazliet krišanās palīdz viņiem to noteikti palīdz. Bet ja viņiem izdosies to Latviju noturēt tikpat ilgi, un ja tik ātri izdosies par tiem būs izdevies izveidot tik saturīgu komandas spēli, tad jau par nostreneriem. Tas ir arī jāņem vērā tas, ka vasarā atkal pārmaiņas varbūt ir vairāk spēlētāji, tur ir Fertos, tur ir Mingazovs, tur ir Raša Bala, kuri varētu arī aizbraukt par vasarā. Kuri brauc un neaizbrauc. Tā kā iespējams neviens neaizbrauks, bet tikpat labi var būt pat 3 spēlētāji. Un ja kaut vai šie minētie spēlētāji aizbrauc, tas jau varētu būt pavisam cits kontakts sezonas otrajā pusē. Pirms runājam par nākamo kārtu, jāparunā arī par Miķeļa Rubeņa. Iespējams pēdējo grāmatu. Cerams, ka nē. Kompensācijas laiks. Mēs jau arī ceram, ka nē. Cerams, ka būs papildu laiks. Es gan mēģināju no viņa izspiest rādies vai kā pirmdien vakarā. Lai viņš, gandrīz vai ne, lai viņš pasaka, ka tomēr varbūt tā nav beidzamā. Neizdevās. Bet tik kategorisks viņš vairs nebija. Jā, grāmata bija šaubām labi. Es neesmu izlasījis visus dažas nodaļas. Tas ir tā kā piedzīvojuma romāns. Bet ja jums citam 50 gramus vajag paņemt labam noskaņojumam, es ieteiktu paņemt to grāmatu labam noskaņojumam. 50 gramus nolikt malā, jo humors tur ir ļoti labs. Kurš zina Miķelu Rubeni, viņš prot stāstīt ļoti garšīgi un arī rakstīt viņš prot ļoti garšīgi. Jā, un īpaši tiem, kuri vēl paspēja piedzīvot PSRS čempionātu laiku, tur dažas nodaļas ir, vienkārši vienreizējas. Bet mums arī būs jebkurā gadījumā būs. Es jau arī pieskāros tām nodaļām. Neatkarīgi no vecuma. Pat ja es tajā laikā zem galda staigāju, man arī... Pat ja vēl nestaigāju, vienalga interesē. Būs interesanti. Jā, tieši tā. Jā, tagad varam arī ielūkoties šīs grāmatas prezentācijā. 20. gadsimta Latvijas labākais tiesnesis Miķels Rubens sarakstījis savu pēdējo 20. grāmatu – Kompensācijas laiks. Grāmatas autors paskaidroja, kāpēc grāmatai izvēlēts tieši šāds nosaukums. Valodu piebārstīt, piesārņot no visām pusēm, no visādiem playmakeriem un Final Four un vēl zina, un drīzāk mēs latviski nemaz nerunāsim. Tad es izdomāju, ka kompensācijas laiks salīdzinot ar visiem tiem citiem vārdiem, ir tāds daudz maz saprotams, vismaz sporta sabiedrībā viņš saprotams. Kompensācija ir visiem cilvēkiem saprotama, jo cilvēkiem saistās, kas ar sportu nav saistīti, viņiem saistās kompensācija kaut kas labs, kaut kas tāds, kas jāsaņem par to laiku, viņš nav saņēmis. Cilvēkiem, kuri palīdzēja grāmatas tapšanā, autors dāvināja paša parakstītu grāmatu. Miķels Rubens saka paldies cilvēkiem, kuri mudināja viņu uzrakstīt šo grāmatu, kā arī uzsvēra, ka kad ja nebūtu Latvijas futbola federācijas, tad nebūtu šitā grāmata. Jā. Grāmatas autors kā vienmēr bija humora pilns, šoreiz savā runā lielu uzmanību veltot valodas jautājumam, minot arī dažādus piemērus. Un kad spēlē Barcelona un spēlē Messi, tad es dzirdu, kad zem Messi spēlē. Kas spēlē? Čavi spēlē zem. Es skatos televīziju, zem Messi nav neviens. Ir zaļi zālīt apakšā. Un Messi aizskrien un iesit golus. Un skatos no otras puses, ar neviens nav. Tam, kas raksta, ka zem Messi vēl kāds spēlē, tam es iesaku aiziet uz kino vai uz teātru, nostāties rindā un kādreiz zolīdai sievietei uzprasīt, pateikt, ziniet, es būšu zem jums. Nu, tad redzēs, ko viņi jums atbildēs. Ja viņi būs asprātīgi un bezkaunīgi, tad viņi teiks, vai tūliņ vai šovakar. Kā tas īsti būs. Jā, tātad ir tādi, kas spēlē zem.
Lai viņi spēlē zem, bet klausīties kas nav. Miķelim Rubenim ir ieteikums tiem cilvēkiem, kuri nevēlas lasīt grāmatu. Es iesaku pavisam vienkārši. Ja negrib lasīt, tad lai palas tikai saturu. Grāmatu kompensācijas laiks pieejama Latvijas lielākajās grāmatnīcās. Turpinam ar 11. kārtas gaidāmajiem mačiem. Pirmais mačs ļoti intriģējošs. Daugava Rīga ar Liepājas Metalurgu. Daugavas stadionā šoreiz Liepājā. Jā, Liepājas Metalurgam pēc zaudētiem, droši vien es varētu teikt, neplānoti zaudētiem punktiem pret Metu. 3 punkti ir, var teikt, obligāts scenārijs, bet Daugavai arī līdzīgs scenārijs. Rīgas Daugavas ambīcijas ar visiem ir skaidrs, lai arī pilnīgi atjauninātu un pilnīgi pārmainīsies, tai pašā laikā ar skaidrām ambīcijām cīņā par zeltu. Principā Liepājas Metalurgam, ja tas, ko spēlētāji teica pirms sezonas, ka mēs jau negrasamies padoties, un mēs arī cīnīsimies par augstākā kaluma godalgā, un mēs cīnīsimies par maksimumu, ko mēs spējam, tad viņam šī spēle ir jāņem, ņemot vērā, ka viņi arī pirmajā riņķī zaudēja Rīgas Daugavai, un labi, tā matemātika šobrīd vēl ir sekundāra, bet ņemot vērā, ka ir 3, nevis 4 riņķi, jau uz komandām principā jāsāk paturēt prātā, ka savstarpējās spēles un kāda ir bilance savstarpējās spēlēs. Ja Liepainieki zaudē šajā mačā, viņiem ir 2 zaudējumi, nākamajā viņi var arī uzvarēt, bet ja vienāds punktu skaits, tad skaidrs, ka viņi ir aizmugurē. Protams, tagad ir pāragri to rēķināt, bet tas ir jāpatur prātā, jo tur uz priekšu arī vēl dažas spēles, ka šis aspekts ir jau mazliet paskarināt notikumiem priekšu, es domāju, Jelgavas Jūrmals mačs. Tas ir tas pats, ko Tabanovs teica Daugavpils treneris pēc mača ar Rīgas Daugavu. Ja viņi būtu zaudējuši, tad būtu -6 punkti. Un tik īsā distancē ļoti grūti. Tagad ir tieši tāda pati situācija Liepājai. Ja viņi zaudē Rīgas Daugavai, ir -6 punkti no Rīgas Daugavas, nerunājot jau par Ventspili, par Skonto. Un tad ir ļoti sarežģīti, arī par trīnieku būs ļoti sarežģīti cīnīties, jo tomēr jāņem vērā, ka šo sezonu par 1 riņķi mazāk. Tur ies uz nažiem. Arī nākamais mačs ļoti intriģējošs tabulas leisgala kontekstā. Jūrmala pret futbola klubu Jelgava atkal Rīgā Daugavas stadionā. Jā, un tagad ir tas moments, Jelgavnieki pirmajā spēlē zaudēja 0-1, un viņi noteikti nedrīkst atļauties zaudēt šajā spēlē. Sliktākais variants ir neizšķirts, tāpēc, ka Jelgava Jūrmala, zinot, ka Jūrmala pagaidām neizrāda īpašas progresa pazīmes, varbūt tā, ka sezonas beigās, kas zina, varbūt šīs abas komandas par 9. vietu cīnās, un tad būs ļoti svarīgi šī savstarpējo spēļu bilance. Principā teorētiski, lai arī spēli Jelgavniekiem izbraukumā, droši vien tas iepriekšējās spēles fonds saka priekšā, ka viņi diezgan cerīgi var raudzīties uz šo spēli, bet tajā pašā laikā Jūrmala viņiem jau labu laiciņu ir ļoti nērts pretinieks, un tur nav zvanīts, un arī Jūrmalnieki labi saprot, ka tik slikti, kā viņi šobrīd spēlē, ka tas nedrīkst ilgt arī mūžīgi, un kaut kādās spēlēs jāsāk ņemt punkti, un pats svarīgākais tos punktus ņemt tieši pret saviem tiešajiem konkurentiem, un tad tu vismaz nodrošinies, lai tev nav jāuztraucās tur par vietas palikšanu, beigās jācīnās. Jā, tā ir. Nākamajā spēlē gan uzvarētāji paredzēt varam diezgan viegli, Ilūksti atkal savā pilsētas stadionā uzņem Skonto. Cik es zinu, tad tur ir paredzēti kaut kādi pasākumi. Vēl nav. Es saprotu, ka darīs tad, kad pilsētas svētki būs. Pieskaņos pilsētas svētkiem. Tad arī būs tie lielie svētki, stadiona atklāšana un viss pārējais. Tāpēc arī tagad vēl nenotiek pirmajā spēlē. Jā, tik lieli svētki, kā varbūt. Jā, tā doma ir tāda šobrīd. Un skaidrs, ka Skonto favorīts, tā kā Skonto spēlē, tur nav šaubu, bet tikpat labi mēs arī pirms iepriekšējās kārtas Metu un Liepājas Metalurgs arī varējām teikt, viennozīmīgi Liepājnieki ir favorīti. Mēs patiesībā tā arī domājām, ko tur slēpt. Un šādos brīžos nereti, kad visiem citiem liekas, ka tu esi favorīts, pašiem skontiešiem arī ir skaidrs, ka viņi ir favorīti, bet beigās tur var situācija pagriezties citādāk, ja neizdodas gūt ātrus vārtus, tad tāls ceļš arī brauciens vispārējais, visādi šajā aspektu var ietekmēt. Favorīts ir, bet spēle rādīs. Jā, ja futbola centrs Jūrmala spēlē Rīgā, Daugavas stadionā, tad Spartaks gan spēlēs Lokas stadionā, un šoreiz viņi uzņems Studentes futbola skolu Metu Latvijas universitāti. Meta pēc izcīnītā punkta
Liepājā, varbūt ne gluži spārnos tagad ir, jā, bet noskaņojums ir krietni labāks, un, domāju, viņi tieši tāpat cīnīsies arī pret Spartaku. Un Spartakam nebūs Tvumasa, cik es saprotu. Viņš ir prom devies uz atrādīšanos, bet arī bez Spartaka, arī bez Tvumasa, protams, Spartaks ir favorīts šajā pārītis. Te pašā laikā arī jāņem vērā, ka Spartaks tomēr parādot progresu ar vien lielākas pazīmes, viņi arī saprot, ka varbūt paško ir taisnība, ka par vietu Eirokausas šī komanda tiešām var cīnīties, jo skaidrs tie favorīti ir zinām, tur ir čempioni, tur Rīgas, Daugava, Ventspils, Skonto, bet kāds kādā brīdī var pieplīst, un tā 4. vieta varbūt pat nav nemaz tik nereāli, jo Liepājas Metalurgs ir komanda, kas ir pa zubam Spartakam, tā kā tur, ja neizbrauc tie vadošie spēlētāji prom, tad Spartaks saprot, ka punktus šādās spēlēs viņi zaudēt vienkārši nedrīkst. Nedrīkst. Turklāt vēl atgriežoties pie Liepājas, ņemsim vērā, ka Liepāja ir salīdzinoši, man liekas, Skonto un Liepāja vislielākās pārmaiņas sastāvā arī notikušas sezonu mijā, un tādos gadījumos tā komanda, kas šajā gadījumā Liepāja, viņi sāk varbūt pat necerēt labi to turnīru. Diezin vai no viņiem, izņemot pašu līdzjutējs, kāds gaidīja, ka viņi vispār tā sezona sāks un kausa finālā iekļūs. Un agri vai vēl tas klupiens nāk tādām komandām. Protams, vēlams, lai tas būtu pēc iespējas īsāks tas grīzes posms, bet no tā nav iespējams izvairīties. Vai Liepājai tāds būs jau iestājies, to lielā mērā parādīs tagad spēlēt Daugavu. Jā, bet daugavpilieši beidzot uz zaļā zāliena savās mājās uzņems futbola klubu Ventspils. Varam teikt, ka, ja neskaita Daugava Rīgas Liepājas spēle, centrālais mačs. Bez šaubām, 2 centrālajā mačā šajā kārtā sanāk, bet ja viens jāizvēl centrālais, tad, protams, tas ir šis, un īpaši jau tas konteksts, kas iepriekšējā spēlē bija 3-4 čempioniem zaudējums Ventspilī. No 3-1 vadībā, jā. 3-1 vadībā spēles pēdējās 15 minūtēs izlaista uzvaru un 3 punkti, un vispār pat 1 punkts beigās netika izcīnīts, un Tabānos jau arī, ka Daugavpiliešu galvenais treneris arī pateica, ka viņiem tas fons, protams, ir, viņus ļoti, ļoti motivēs, un viņi šo spēli ļoti labi atcerās, un neko tādu viņi negrib vairs piedzīvot, un tā tālāk. Tā kā, protams, ka nav iespējams prognozēt, kā Daugavpilieši tagad aizvadīs sezonas turpinājumu, bet Tabānos bez šaubām cer, ka spēlēs labāk, bet skaidrs, ka viņš to arī nevar apsolīt, ka viņš tagad, tā kā viņi uzvarēja Rīgas Daugavu, ka viņi tādā veidā arī turpinās. Galu galā Ventspils arī ir. Es domāju, vismaz līdzvērtīgs konkurence Daugavai, tā kā tur var spēles likteni izšķirt jebkura nejaušība. Cerēsim, ka tie būs Pagājušajā gadā vienā no spēlēm tajā pašā laukumā 3-0. Toreiz Zibe, man liekas, tur divreiz iesit. Jā, bez variantiem. Tur vispār pārbrauc pāri, var teikt, Daugava Ventspilī. Bet tas jau nenozīmē, ka kaut kas tāds var atkārtoties. Tieši tā. Turnīra tabulā gan Galgalīs, Skonto un Ventspils. Ko varam teikt par turnīra tabulas iezīmēm? Pirmais sešnieks ir bez pārsteigumiem, tur viss ir skaidrs. Patiesībā intriga būs jebkurā variantā, gan cīņā par titulu, gan cīņā par medaļām, gan par tā sauktajām Eirokausa vietām un par palikšanu virslīgām, par izvairīšanos no pārspēlēm, no 9. vietas, tā ka, lai kā tur būtu tā, lai cik acīm redzama būtu sadalīšanās tādās divās nevienādās grupās, intriga paliek un paliks līdz pēdējām kārtām. Un, principā otrais riņķis droši vien pateiks iespējams priekšā vai varbūt pat nedalīsies labāko četrnieks, jo tāds scenārijs arī tā var būt. Pietiekami reāls. Liepājas Metalurgs, vai viņi spēs turēt līdz, tas ir skaidrs, arī viens jautājums, un arī tas pats attiecās uz Spartaku. Ja viņi turpinās progresēt, tad viņi turēs līdzi un varbūt pat aizies priekšā Liepājas Metalurgam, bet tikpat labi var tomēr sanākt tā, ka mazliet citādāks četrnieks, bet atkal četrnieks, sāk attālināties no pārējām komandām. Jā, pagaidām Skonto nav zaudējumu un Ventspilī nav neizšķirt. Jā, un divām komandām nav uzvaru. Tā kā arī sava veida intriga. Kurš pirmais sagādās Skonto zaudējumu, kura pirmā gūs uzvaru, Ilūgs vai Meta? Tieši tā. Skontietis arī rezultīvākais spēlētājs, Valērijas Šabalā, Patriks Tumasī, Kovaļovs un Žigājevs seko ar 6 vārtiem.
visai arī liela cīņa norikt Bombardieru turnīrā. Jā, nu, protams, šo cīņu atkal kā jebkuru sezonu var ietekmēt tas, ka vasarā kāds var aizbraukt prom. Jā, tikpat labi tas tuvu masī, bet ja viņš neizbrauc, viņš noteikti būs, es domāju, ka ar Šabalu viņi būs ļoti spēcīgi konkurenti. Žigājus, Kovaļovs, viņi ir pussargi un viņiem jā, viņam citas pozīcijas nedaudz, jā. Sezonas garumā varbūt tik ražīgi tas tie vārti nekrāsies, diez vai mēs tik vienkārši varam pareizināt ar 3 un 18 vārti viņiem, jā, tā diez vai notiks, vai ne, bet jebkurā gadījumā snaiperu cīņa arī ir. Protams, tā cīņa būs interesanta. Arī... Nu, par Juriju Žigāju es nebrīnītos patiesībā. Jā, viņš arī 11 vārds, 15, ja nekļūdos tevi vienā no sezonā. Viņš diezgan ilgi cīnījās ar rezultatīvākiem, tā kad šķieto juniors no Skonto vēl spēlēja un Rakels vai tik nebija. Nu, tā bija tā viņa sezona, pirms viņš uz Poliju aizbrauc. Jā, un viņam bija laba sezona. Viņš, jā, tas, ka viņš var gandrīz reiz 3, tur var teorētiski rēķināt, tas ir. Un tas, kā Jurijs spēlē arī tagad iepriekšējās spēlēs tieši atzīmē. Pret futbola klubu Jelgavu Jurijs Žigājos 6 reizes sit pa vārtiem, 4 reizes vārtu rāmi. Ja? Pussargam tas ir vairāk nekā salīdz statistika, ja? kur tad ir pārējie, kur no pašmājas spēlētājiem es domāju, ka Žigājos šobrīd vispār ir viens no labākajiem vislīgā. Jā, bez šaubām. Jurijam arī 7 rezultīvas piespēles. Jā, arī tas arī viņa kvalitāti apliecina bez šaubām. Tieši tā. Jā. Šajā reizē tas arī viss. Tūlīt klāt jau arī nākamā kārta. Ar nepacietību to gaidām un tiekamies nākamreiz.